Labdien, pirmdienas rīts. Raidījums ārstcelvē. Ārsti jums stāsta patiesību. Tas ir raidījums, kurā mēs mēģinām jums kaut kādā mērā pastāstīt, kas notiek Latvijas medicīnā, kas ir svarīgs, kādā veidā pašiem sev palīdzēt, kā saglabāt savu veselību un pie kā ārstēties. Mums ir arī žurnāls, tas ir žurnāls ārstcelvē, un šis žurnāls nāk pie jums regulāri katru mēnesi. To var iegādāties visās dažādās vietās, kur presa var iegādāties. Klausieties mūs arī Latvijas Radio 2 katru dienu 11:30. Šo raidījumu jūs savukārt varēsiet atkārtojumā skatīties ceturtdien 21:00 un sestdien 19:00 un skatieties mūsu YouTube. Iesitiet vienkārši ārstcelvē un jūs ieraudzīsiet daudz materiālus, kurās mēs stāstam jums patiesību. Mūsu raidījumam tāda īpatnība. Pirms 2 nedēļām mēs šeit bijām aicinājuši profesoru Ari Lāci un profesoru Romānu Lāci un runājām par vārstuļu protezēšanu un skatu. Nepagāja ne pusotras nedēļas, ka profesors Romāns Lācis iedūra ar nazi krūtīs valsts prezidentam pārnestā nozīmē, protams, un šādu vārstuļu iestādīja. Un mēs gribam teikt, jā, ir ārsti Latvijā, kas dara vissarežģītākās lietas, visnopietnākās lietas. Tagad mēs runājam par prezidenta operāciju. Viss presa stāsta, kādi 4 svarīgi, ļoti nozīmīgi, izcili ārsti strādājuši pie profesora operēšanas. Un piemērs, ka šajā zālē bija arī 6 māsas. Un tās 6 māsas bija tās, kas nodrošināja, lai šiem ārstiem īstajā brīdī būtu īstais skalpels, īstais adaturs, īstie vārstuļi un vispārējais, lai tās zāles, ko nozīmētu anesteziologs, nonāk tieši pacienta vēnā, lai varētu izdarīt visas tās manipulācijas, kas nepieciešams, un tās ir mūsu māsas. Un šodien mēs esam nolēmuši parunāt tieši par medicīnas māsu. Un man ir 2 burvīgas kolēģis atnākuši pie mums uz mūsu raidījumu, un pirmkārt tā ir Latvijas māsu asociācijas prezidenta Dita Raiska. Es varētu teikt Latvijas galvenā māsa. Patiesībā, un tu arī tik labi izskaties, lai būtu tāds īsts piemērs, kādā jāizskatās Latvijas māsai. Jā, vienkārši fascinējoši. Un Ilze Nepart, viņa ir traumatoloģijas ortopēdijas slimnīcas galvenā māsa. Viņa ir tā, kura regulāri kopā ar savām pārējām kolēģiem šajās slidenajās dienās ir tā, kas palīdz visiem tiem, kas krīt uz rokām, galvas, atmuguriski uz priekšu, braucot no kalna vai tāpat slidinoties pa Rīgas ielām. Viņi nonāk Ilzes Nepartas kolēģi rokās. Es gribētu teikt, ka māsu loma parasti nenovērtēta, un ir vēl viens īpatnēja lieta. Māsu skaits Latvijā iet mazumā. Cik mums ir māsas? Šobrīd pēc veselības inspekcijas datiem reģistrā ir 18,000 māsu, bet praksē šobrīd ir 9,5 tūkstoši māsu. Es ieskatījos darba piedāvājumos Latvijā. Bija apmēram 360 piedāvājumu māsām strādāt, un lielāko daļu no viņām bija rakstīts piedāvāt algu 370 eiro mēnesī. Vai tas ir Stradaņas slimnīcā vai tādās pašās sarežģītākās vietās, kur visnopietnākās anestēzijas operācijas rakstīts 2,3 eiro stundā. Noteikti mazāk par sētnieku. Tā situācija tiešām ļoti nožēlojama. Faktiski mūsu māsu atalgojums ir minimāls, viņš ir novērtēts pēc minimālās algas kritērijiem. Tas nozīmē to, ka, ko mēs arī esam savā organizācijā par to esam bieži runājuši, un arī kolēģi, kur kad pienāks tas brīdis, kad mūs tiešām novērtēs. Un tas ir ļoti svarīgs moments, un tāpēc mūsu galvenais mērķis un uzdevums ir šajā virzienā strādāt un ļoti spēcīgi strādāt. Mēs esam gan tikušies ar veselības ministru, mēs esam tikušies gan ar arotbiedrībām, un mēs to turpināsim darīt, lai mēs sajustu to, ka mēs tiekam novērtēts ne tikai sabiedrībā, bet mēs arī tiekam novērtēts arī finansiāli. Jā. Vai nav tā, ka ir palicis kaut kāds tāds iespējas no seniem padomu laikiem, ka māsa ir kaut kāds ārstu iegribu un uzdevumu izpildītājs, kurš skraida ar šīberu šprici vai tamponu un precīzi izpilda to, ko ārsts pateica?
Precīzi, Abinkungs, jūs arī minat, kad man gribās nedaudz atkāpties vēsturē un atkāpties pēc Pirmā pasaules kara periodu, kad 1921. gadā sāk atzimt māsu profesiju, un faktiski mums ir mūsu māsu priekštecis Marta Celmiņa, kura attīstīja māsu profesiju Latvijā. Un jāsaka, tas periods līdz Otram pasaules karam, tad bija tas periods, kad māsām bija visaugstākais kāpiens tieši izglītības sistēmā, kādas nebija citur Eiropas valstīs. Māsa pat devās uz Londonu, uz Dāniju, uz Vāciju apgūt izglītību. Un proti nākamais periods, ko mēs varam pēc Otrā pasaules kara, mēs varam teikt, ka mūsu māsas profesijas attīstība kļuva tādā dīkstāvē. Faktiski mūsu uzraudzība nonāca ārstu pārziņā, un līdz ar to māsu profesija bija pilnīgi palīgs, ārstu palīgs un izpildītāji, tieši kā jūs arī minējāt. Šobrīd Latvijas medicīnas māsa ir vismaz ar augstāku izglītību. Ja ne ar maģistra izglītību, skatos uz jums abām. Jā. Abas divas, jā. Ja ne ar doktora izglītību, mājiet viena galva, jā. Esmu ceļā uz to. Ceļā uz to, kad aizstāvēsiet dažas disertācijas. Tātad māsa mūsdienās nav meitene, kas vienkārši iemācās špricēt vai pārsiet, bet māsa ir meitene, kas iegūst ļoti nopietnu augstāko izglītību, gan māszinību, gan pēc tam maģistratūru. Jā, tieši tā, precīzi. Un dara kaut kādu ļoti nozīmīgu uzdevumu. Jā. Faktiski tās lomas, ko mēs gribētu iezīmēt, tas lielākais akcents ir tautas veselība, sabiedrības veselība. Jāsaka tā, ka laiku periodu pēc Otrā pasaules kara, kad mēs kļuvām par palīgiem ārstiem, mēs šo funkciju savā ziņā esam zaudējuši. Ja es arī palasījos par to, kā tika attīstīta tautas veselība pirms Otrā pasaules kara, kad tas notika arī Martas Celmiņas laikā, ļoti liels akcents bija uz veselības veicināšanu. Šobrīd mums jāatzīmst un jātīsta šī funkcija, un mums ir daudz jāstrādā pie tā, lai mēs atgūtu savu lomu sabiedrībā, un arī mēs esam gatavi šo veselības veicināšanu attīstīt, tā kā tas ir. Mums ir īpatnēja situācija traumatoloģijas ortopēdijas slimnīca. Mīļie skatītāji, nav tik vienkārši, kad māsas ir tikai māsas, un viņas ir vislielākais, augstākais amats, ko Latvijā varētu iegūt, ir slimnīcas virsmās, un tāda man te sēž blakus. Bet patiesībā traumatoloģijas ortopēdijas slimnīca, es negribu teikt, ka vada, bet viena no valdes locekļiem, kas reāli vada, ir Ines Rantiņa, kur es gan atceros kā māsas un felšeri vēl. Un šobrīd viņi ir arī diplomēti juristi un vada slimnīcu, un tagad ir vairākas Latvijā māsas, kas ir kļuvuši par slimnīcu, lielu medicīnas iestāžu poliklīniku vadītājiem. Jūs vadiet slimnīcu realitātē no māszinības viedokļa. Stāstiet, kas ir traumu slimnīca, kā viens tāds objekts, kurā un kāda tā māsas vieta? Traumatoloģija varbūt nedaudz atšķirās no pārējām apakšnozarēm, kas ir veselības aprūpē, un te ir jāsaka tā, ka mūsu ikdiena saistīta ir ar viennozīmīgu komandas darbu. Mēs nespējam iedomāties savu lomu un savu spēju strādāt bez ārstiem, un ārsts savukārt traumatoloģijā nevar strādāt bez māsas. Jo pacienti, kas nonāk mūsu rokā, tie ir pacienti ar kustību traucējumiem, un tas nozīmē, ka tas ir fiziski smags darbs. Ir jāstrādā visiem komandā, lai mēs spētu šo cilvēku atkal novest uz kājām, salabot viņam salūžušās ķermeņa daļas un tātad atjaunot viņa pilnvērtīgu dzīves kvalitāti. Ja mēs runājam par māsu lomu, teiksim, mūsu slimnīcā, tad ir jāsaka tā, ka to ir pierādījis arī bijusī Latvijas valsts prezidenta, kad mājās saimniecību pārvalda sieviete. Un tas sievietei padodas vislabāk īstenībā. Jo plānot, organizēt, saskaņot un novirzīt tās kustības tā, lai viņas dinamiski saplūst viena ar otru un veicināt tātad savu izaugsmu un attīstību. Šeit sievietē kā mātei ar savu domāšanu ir ļoti liela nozīme. Un jāsaka tā, ka māsas ir tās, kuras ir kontaktā ar pacientu lielāko viņa ārstēšanās daļu slimnīcā. Māsa ir tā, kur padod ārstam precīzo un pareizo informāciju, un māsa ir tā, kas palīdz viņam ārstēt šo pacientu. Un tas arī pierāda šo te komandas darbu, bez kā, teiksim, nevar iztikt neviens profils, vai tā būtu traumatoloģija, vai tā būtu kardioloģija, vai tā būtu pediatrija. Jo māsa kā vadītāji ir nostiprinājusi savu lomu ikdienas darbā. Sasaiste ar pacientu, sasaiste ar pacienta ģimeni, sasaiste ar ārstniecības komandu un sasaiste ar nepieciešamajām lietām materiālu tehnisko nodrošinājumu. Tas ir plānošanas process, tā ir organizēšana, tā ir schematiska kārtība, tā ir lietu kārtošana. Dita, mēs nonākam līdz nākošajai tēmai, un tas saucās māsa vairs nav vispār māsa, bet tā ir specializēta māsa. Latvijā medicīnas māsa vairs nav
universāli. Viņi bieži vien ļoti precīzi specializējās. Man jau ir tā vienīgā laime un iespēja kādreiz strādāt ar anestēzijas māsām. Es vienkārši kaifoju pat, cik viņas ir izglītotas un cik viņas zinošas. Pastāst par māsu specializāciju. Jā, tātad šobrīd Latvijā ir 7 pamatspecialitātes, kas ir definētas kopš 2009. gada. Tātad mums ir anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamās palīdzības māsas. Mums ir bērnu aprūpes māsas, operācijas māsas, ķirurģijas māsas. Tad mums ir tāds palīdzi man. Ambulatorās māsas, jā, tā kā 7 pamatspecialitātes šīs jomas. Bet mēģina arī citas māsu specialitātes sevi jau atzīt par atsevišķām māszinības nozarēm, vai ne? Jūs mēģiniet arī tālāk tikt un tālāk dalīties. Faktiski mums tas tālākais skatījums ir no tāda viedokļa, ka, respektīvi, šobrīd mums ir tik daudz šo specializāciju, un mēs esam iezīmējuši tādu nopietnu problēmu, faktiski, kas skar tieši šo māsu mobilitāti darba tirgū. Un līdz ar to mēs šobrīd esam uzsākuši sarunas gan ar Veselības ministrijas un turpināsim uzsākt sarunas ar izglītības iestādēm par šo lietu, kā mēs varētu risināt, lai māsas varētu valsts mērogā būt mobīlas. Un tas ir viens no jautājumiem, ko mēs varētu risināt, ir samazināt pamatspecialitātes un izdalot tikai šīs te konkrētās specializācijas, kas varbūt tās ir attiecināmas uz garīgo, anestezioloģijas, intensīvo terapiju, neatliekamo bērnu un operāciju māsu jomu. Bet nav tā, ka tādā mirklī, ka mēs Latvijas māsu asociācijā māsu tiek certificēta kā anestezioloģijas māsa, tad pašā vakarā viņas internetu paskastītē iebirst 8 vai 10 piedāvājumi no Zviedrijas, Norvēģijas, Vācijas un citām valstīm, kurā viņai tiek apsolīts debesu manna, neskaitot algu, dzīves vietu, apmācību, valodas apmācību, bērnu izglītību un daudz citas lietas. Tas notiek tādā pašā dienā, kad tu esi iedevis certifikātu anestezijas māsā. Jā, tā ir realitāte. Un faktiski realitāte ir tāda, ka vidēji gadā aptuveni ārpus Latvijas dodās 110 māsas. Tas ir vidējais skaits. Protams, ka tās ir tās māsas, kuras dodās uz veselības aprūpas sistēmu darboties. Bet ir vēl arī tādas māsas, kuras darbojas pilnīgi citās nozarēs, nesaistītas ar veselības aprūpi. Vienkārši aprūpē vecas cilvēkus. Aprūp mājās, jā, kas aprūp mājās vai aprūpas centri. Jā, tie ir faktiski. Viņi arī meklē tieši mūsu māsas, lai brauktu aprūpēt smagus slimus pacientus mājās. Faktiski viņi nedodās strādāt kā māsa, bet viņas dodās strādāt kā aprūpētājs. Galvenā problēma. Somijā ārsts skaits pret māsām gandrīz 1:4, Anglijā gandrīz 1:3, Latvijā 1:1,2. Gandrīz ir šeit. Es vispār brīnos, kā mums māsas jau nav mazāk pārstu skaitu. Un visas tās māsas, kas ir spiestas strādāt 2, 2,5, 3 slodzes. Cik vidēji māsa dabū nostrādāt? Faktiski, tad, kad mēs guvām datus no Veselības inspekcijas, tas bija pirmais jautājums. Mēs gribam zināt, cik aptuveni māsas strādā. Un tas fakts bija tāds interesants, par ko mēs bijām izbrīnīti par to, ka lielākais skaits ir, ka 2 māsas strādā, tad viena māsa strādā 2 darba vietās. Tas ir tas lielākais, augstākais skaitlis. 3 darba vietas, tas skaits nebija pārāk liels. Par to problēmu, proti, tas iezīmējas viena galvenā problēma ir finansējums. Tāpēc arī šis atalgojums, ko māsas, kāpēc viņas dodās arī mums strādāt vairākās darba vietās. Proti, situācija ir tāda, kas mums ir jāapzina šobrīd, tā ir diezgan nopietni, ņemot vērā to, kāda atdeve un tiek dot no māsas, un, protams, ka mums ir jāpriecās par to, ka māsas mums ir liels entuziasms arī tas, kad viņas strādā, un ir arī māsu kategorija, kur faktiski viņi varbūt neskatās tik ļoti uz šo atalgojumu, bet viņas dara to darbu, tāpēc, ka viņas mīl šo darbu. Es, protams, tev uzdošu vienu ļoti personīgs dabas jautājumu, bet tāds viņš ir. Tu esi 3 bērnu māmiņa. Jā, tieši tā. Un vai ir viegli sadarboties ar slimnīcas vadību, ja tu esi 3 bērnu māmiņa, kur nevar būt no rīta līdz vakaram slimnīcas vadītājs, teiksim, viedokļu izpildītāja? Jā, šobrīd es esmu ceļā atgriezties savā darba vietā, tāpēc ir sākts ievadīt sarunas, tā kā laiks rādīs, kā tas izcināsies.
Bet vai nav tā, ka tai meitenei, kurai būtu visvairāk jābūt reproduktīvā vecumā, jārada nākošā paudze, vispār inteliģenta, gudra, skaista nākošās latviešu paudzes radītāji, tad viņu pirmkārt negrib laist prom, bet tad pēc tam viņai atkal īsti nerāda. Viņai saka, tad vai strādā uz 2, 3, 4 slodzēm uzreiz un Dievs ar taviem bērniem. Jā. Katrā gadījumā, protams, no darba devēja puses mums ir ļoti grūti saprast to situāciju, kurā brīdī kā viņš norēģēs. Mēs jau nevaram zināt. Un faktiski tas liecina par to, ja arī mēs esam māmiņas lomā, mums nav garantija par to, ka mēs varam atgriezties tur, kur mēs, tajā matā, kur mēs esam pildījuši līdz tam brīdim. Tā arī ir nestabilitāte faktiski, un es ļoti ceru, ka tā... Stabilitāte māmiņa, kur saņem 370 eiro uz papīra, jau arī nekādīgi nav stabilitāte. Bet šeit iet runa vairāk varbūt tās par kāda cita līmeņa vadības amatiem, tā kā tas, piemēram, manā situācijā. Tad runāsim par to, kā jūs jūtieties novērtētas? Izstāst man, kā tu jūties novērtēt kā māsa? Valsts virsmās, es saprotu, viņai ir jāatbild pareizi. Vienmēr tu dabūni visu uz sevis. Vai tu jūties slimnīcā novērtēt kā dežūrmās, kā operbloku virsmās, kā slimnīcas virsmās, bet kā tev pārējās kolēģis? Ir jāsaka tā, ka es bišķiņ atgriezīšos savā personīgajā vēsturē. Es savu karjeru medicīnā esmu sākus 12 gadu vecumā, bet teorētiski 3 gadu vecumā es esmu izaugusi slimnīcā kopā ar savu māmu. Viņa strādā joprojām. Un es māsu profesiju esmu apguvusi no tās viszemākajiem slāņiem, un katrs šis solis par to darbu, ko es iemācījos darīt, ir cēlis manu pašapziņu un paaugstinājis manu saisti ar medicīnu. Tātad es esmu tur, kur man ir jābūt. Augstākais novērtējums māsai, kāds vien var būt, tas pirmām kārtām ir atzinība no pacienta, viennozīmīgi. Tas ir paldies, tas ir elementārais paldies. Otrām kārtām tā ir uzmanība no ārsta par to, ka tas darbs, kas ir izdarīts kopā strādājot, ir kvalitatīvs un nācis pacientam par labu un priecīgi ir viss šajā situācijā. Un ja mēs runājam par māsu vadītāju, tad augstākais novērtējums ir, protams, koleģiālais. Tad, ja tavs kolektīvs nāk, ja viņš uzrunā tevi un saka tev paldies par padarīto, paldies, ka tu esi spējis izdarīt viņu labā to, paldies, teiksim, ka ir ieviests kaut kāds inovatīvs jaunas metodas un ka mums kļuvis ir strādāt vieglāk. Ja mēs runājam par finansējumu, tad te ir jāsaka, ka māsai vadītāji tā ir visnepatīkamākā loma, jo tu vienmēr esi starp savu kolektīvu un tu vienmēr esi starp darba devēju. Un no manas puses raugoties, tā ir valsts finansēta slimnīca, tas ir finansējums, kas tiek piešķirts 1 gada griezumā, un tev ir jāsaprot, ka tās naudas ir tik, cik ir, bet otrā pusē tie ir cilvēki, kas strādā šīs 2 slodzes. Tu skaidri zini, ka viņš strādā slodzi tavā slimnīcā, viņš strādā slodzi vairāk vai mazāk kādā citā slimnīcā. Tā, ka tur pretējā ielas pusē ir arī privāta klinika. Jā, tā tas arī ir. Jā, tā tas arī ir, bet mēs vairāk tomēr runājam par tām māsām, kuras ir lielākā vairumā nepieciešams. Tās ir anestēzijas māsas, tās ir ķirurģijas māsas, un tie ir tie cilvēki, kas staigā un migrē starp Latvijas slimnīcām. Un tad, kad tu nonāc līdz šai pozīcijai, tu ļoti nopietni domā par aprūpas kvalitāti. Jo aiz tā visa stāv nevis nauda, tur stāv aprūpas kvalitāte. Tātad māsa ir regulāri nogurusi, viņa ir nogurusi gadiem, jo mēs skatāmies jaunā paudze, ko mēs audzinām, tātad mēs katru gadu izaudzam apmēram 270 māsas no koledžas, apmēram. Puse no viņām, kā Dita teica, uzreiz aizbrauc prom. Ja tā tad paliek strādāt puse. Otra puse parasti iesāk darbu savā profilā, bet viņas mācās tālāk. Viņas savu karjeru maina. Tā tad paliek viena tikai daļa neliela no tā, kas katru gadu beidz. Un māsu kontingents, māsas noveco, vidējais māsu vecums ir 43 gadi, vidējais un vairāk. Jaunās meitenes mūsu profesijā nevēlas palikt tikai šī viena iemesla dēļ. Mums ir ļoti labi, teiksim, aprūpas nodrošinājums, mums ir brīnišķīgas slimnīcas, mums ir brīnišķīga materiālā bāze, taču šie sociālie aspekti tie ir absolūti nepietiekami. Jaunas sievietes nevar nodibināt, nostiprināt savu ģimeni, jo viņas nav spējīgas būt patstāvīgas. Viņām ar to naudu nepietiek, tad viņām pietiek vienām, bet tiklīdz viņas grib tātad uzsākt saistības un attīstīt ģimeni, tātad tur jau ir pavisam cits stāvoklis. Un māsu vadītāji tas, tā buferu zona starp šo te es gribu iet prom, vai es gribu tomēr palikt. Un tie, kas izvēlas jau pašā sākumā medicīnu, tie ir cilvēki, kuriem ir altruisms, tās ir iedzimtas specifiskās īpašības. Viņš grib, viņš vēlas palikt, un tā ir viņa sirds lieta.
bet kā lai es palīdzu viņam strādāt kā profesionālim, būt novērtētam un novērtētam arī ar atalgojumu. Jo mācoties par māsu, mēs iegūstam ne tikai izglītību un zināšanas, mēs iegūstam ļoti daudz plašu kompetenci. Mēs varam palīdzēt ārstiem daudz plašāk šobrīd Latvijā nekā mūsu pakalpojums tiek izmantots. Mums netiek radīti šie apstākļi, jo nav tās izpratnes. Nav izpratnes pirmkārt arī kolēģu vidū, ka tu vari izdarīt to, un atvieglot manu darbu. Tātad Pēters nonāk kontaktā ar pacientu, viņš uzstāda ārstēšanas plānu, un tālāk šīs pilnvaras nodod māsai. Nav uzticības. Tas ir vēsturiski veidojies. Māsa ir izpildītāja, māja, jā, ir, bet ir jomas, kur tas nav tik labi, teiksim, vēl nostrādāts. Tā ir viena lieta. Un otra lieta ir tā, ka sabiedrība vēl tam Latvijā nav gatava. Mums nav šāda aprūpas principa modeļa. Tātad tur, kur būtu māsu kabineti, tur, kur ir pirmā pieeja pie māsas, un tikai pēc tam ir ceļš pie ārsta. Tas ir tas svarīgākais, kas mums būtu šobrīd tā kā jārada kopēji, jāpalīdz šīm māsām nostiprināties. Mums patiesībā laiks sāk izticēt, tagad mēs runāsim par tādām prastākām lietām. Ir gada balva medicīnā, 12. februārs, Ziemeļblāzma, Latviešu tauta nobalsojas vairāk nekā par 1000 māsām, bet par katru 1, 2, 3. Tad milzīgi, tad teiksim, katrs vienai māsai pateicies, bet tā, ka tas būtu tā, ka viņi varētu aiziet slimnīcā, es nezinu, tavā nodaļā, un viņas visu apstaigāt, tev patīk šī māsa patīk, vajag foršā, te vai visi nobalsosim, tad kas tāds nenotiek. Latvietis nemēdz tādā veidā pateikties, un tomēr par tām māsām ir nobalsots, un Ditai Raiskai būs tas gods un iespēja 12. datumā kāpt uz skatuves un pastāstīt, ko tu teiksi? Ko es teikšu? Es īstenībā par to visu laiku domāju, kas būtu tie vārdi, ko es gribētu pateikt. Tā kā es vēl par tiem padomāšu. Jā, bet vispār par to projektu, kad Latvijā jāpasaka paldies māsai. Jā, par to, ko arī es varbūt paturpināšu, to, ko arī Ilze arī stāstīja par to novērtējumu. Tas ir ļoti būtisks māsām. Tā kā es, kad arī biju vadītāji, tad es arī redzēju to brīdi, kad māsām tika pateikts paldies, tās sajūsma, pat tās asaru prieks, ko varēja saskatīt viņām, tas ir ļoti liels. Un man liekas, vislielākais novērtējums, kas māsām var būt, ir sabiedrības paldies. Un vai šis ir tas paldies, vai kāda cita forma mums būtu jāmeklē? Šis paldies, kā tauta balso par, un mēs jau ar tevi apmēram nojaušam, kuras māsas saņem šīs gada balvas, Bet kā tu skaties uz visu māsu to sabiedrību, kādā veidā mēs viņam varētu pateikt paldies? Tas tāds sarežģīti. Viens tas paldies ir vārds, kas nāk no sirds, un tas otrs paldies ir būt atpazīstamai, kad šī māsa ir žēlsirdīgā māsa ar visām tām teiksim, funkcijām, ar tām īpašībām, ko viņa spēja, pilda un dara. Tas ir vienkārši neaprakstājami. Man liekas, ka tas arī aiziet līdz sabiedrībai, ja, kad viņi to sajūt, šo te teiksim, to sūtījumu, ko mēs kā māsa, kā šīs profesijas pārstāvs spējam veikt, un man liekas, ka to arī atpazīst sabiedrība. Manuprāt, tas ir pētniecība vispār par jautājumu māszinības pētniecību. Jā. Šobrīd mēs par šo te sākam jautājumu faktiski daudz aktīvāk runāt. Tātad, respektīvi, pētniecība atzīmes Latvijā, tā kā tas arī notiek Rietumu valstīs, mēs attīstīsim šo pētniecību un faktiski augstākās izglītības iestādes ir ieinteresēti. Faktiski, lai pētniecība attīstotos klīniskā prakses jomā, ne tikai izglītības sistēmas jomā. Kādā veidā māsas procesu attīstīt? Tā tu gribi teikt, ja? Jā, tieši tā. Padziļinātāku un organizētāku. Tātad, respektīvi, lai tas būtu atpazīstams, tas, kas ir tās māsas funkcijas, kas ir viņas kompetences robežās, tās stiprināt, pilnveidot, attīstīt. Tas ir mūsu uzdevums, ko mēs redzam nākamajam periodam. Dita, pēdējais jautājums patiesībā. Gada sākumā mums bija tādas dažādas stāsts par mūsu māsu asociāciju. Mums aizgāja Jolanta Zālīte. Viņa bija labs draugs, sabiedrotais, cīņbiedrs, un tev bija jāpārņem organizācija, kur kādu laiku bija bijis bez vadības. Kā pašlaik jūtās Latvijas māsu asociācija? Jāsaka tā, ka
Mēs jūtamies darbīgi, mēs redzam mērķus, mēs redzam uzdevumus. Es domāju, tā, ka bez vēstures nav, bez pagātnes nav nākotnes. Es teiktu, tā tie pamati, kas ielikt pagātnē, tie stiprina mūs, un mēs redzam šo nākotnes ceļu. Un jūs? Jā, viennozīmīgi tā kā es darbojos valdē, tad ir jāsaka tā, ka mūsu spēkos ir ļoti daudz. Mums ir zināma savu virzību, kur mēs ejam, mēs zinām, ko mēs vēlamies panākt. Bet te ir jāsaka tā, ka mēs šobrīd meklējam sabiedrotos. Un ārstu saime ir tā, kur mēs viņus vēlamies redzēt. Cienījamie skatītāji, mēs atkal pārtērjam laiku. Mēs jums sakam paldies, mēs jums vēlam labu veselību un sekot savai veselībai arī turpmāk. Mēs jums gaidām, kad jūs mūs skatīsieties, lasīsiet, ārsti jums stāstu patiesību. Un visu labu!